ko tu vari iegādāties par 1,5 miljoniem Horvātijā. Šodien mēs esam uz fantastiskas salas vārdā Ugļan, kas ir novietota pašā Horvātijas vidienē Dalmācijā. Un uz šo salu mēs nokļūstam 10 minūšu braucienā no Zadaras ar prāmi, un osta ir novietota 7 minūšu braucienā. Tātad kopā 17 minūtes, lai jūs nokļūtu uz šo apburošo villu. Dosimies apskatīt, ko šī villa sevī ietver. Dodamies. Sāksim ar vienu no būtiskākajām lietām. Šai fantastiskajai villai ir pašai savs iebraucamais ceļš, kurš ir pavadībā ar šiem skaistajiem olīvu kokiem, kas, protams, ir viens no galvenajiem Horvātijas simboliem. Iesim tālāk. Kas arī nav nemazāk svarīgi, mums ir pašiem sava privāta noslēgta parkinga vieta. Un šeit var nopārkot vismaz 4 mašīnas bez piespiešanās un tā, lai ir ērti. Šeit mums ir apgaismojuma vieta parkingam ar pievienotu elektrību. Gadījumā, ja jums ir elektroauto, jūs varat droši uzstādīt savu lādēšanas staciju, jo viss ar to jau ir aprīkots, lai to būtu vieglāk uzstādīt. Dosimies tālāk apskatīt, ko māja sevī ietver un tās pagalmu. Pirms mēs dodamies apskatīt māju, es tikai gribu pievērst uzmanību uz šiem skaistajiem akmeņiem, kas ir izmantoti visā dārza mājas būvniecībā, un tas arī ir viens no tipiskajiem izejmateriāliem Dalmācijā. Dodamies tālāk. Pirms mēs dodamies apskatīt villu, vispirms mēs ienākam šajā zonā, kas ir paredzēta priekš barbecue, mums ir pievilkts ūdens, elektrība, kuru var izmantot pēc ieskatiem. Tad mēs dodamies augšā ap šīm trepēm, kas mūs noved līdz namdurvīm. Dosimies beidzot apskatīt, ko šī māja mums piedāvā. Ienākot iekšā, mēs ienākam tādā kā koridoru telpā. Šeit ir pirmā vieta, kur pakarināt savus mēteļus, jakas, apsēsties, kad velkam kurpes, un pievērsiet uzmanību, cik ļoti katra mēbele šajā mājā ir izmeklēta. Viņas visas ir autentiskas, piemeklētas šim villas stilam. Pirms mēs dodamies tālāk, es vēlos uzsvērt, ka mākslas darbi nav iekļauti cenā. Dodamies tālāk. Šeit mums ir otra zona, kur mēs varam pakarināt drēbes, mainīt sezonas drēbes, atkal krēsls, kur piesēst, kad mēs mainām apavus vai ko citu. Un pievērsiet arī uzmanību durvīm. Cik kvalitatīvas, skaistas, apstrādātas ir šīs durvju arkas un pašas durvis. Vienkārši fantastiski. Dodamies tālāk. Tad mēs vispirms dodamies uz skaistāko mājas daļu. Apskatīsim, mums ir pirmā viesu tualete. Tualetes pods, izlietne un jau atkal fantastiski piemeklētas detaļas. Dodoties tālāk, mēs ienākam fantastiski skaistā dzīvojamā telpā, kas ir apvienota kopā ar virtuvi, ēdamistabu un dzīvojamo istabu. Šeit ienākot mums ir fantastiski saulaina, pilnīgi jauna virtuve. Šīs visas tehnikas ir no branda Miele. Nekas no šī nav izmantots. Viss ir pilnīgi jauns. Kā arī šis ir no Miele. Mums ir skaistas tumšas virsmas, akmens virsmas, kas lieliski sajiet kopā ar dzelteno krāsu. Katrā telpā ir kondicionēšanas sistēmas, lai māju vasaras laikā uzturētu patīkami vēsu, jo, kā jau mēs zinām, Horvātijā var vasarā sasniegt pat plus 40 grādus. Dodamies tālāk. Un tad mēs nonākam pie šī fantastiskā koka galda, kas ir lielisks izmērs, ja jums ir lielāka ģimene, jūs vēlaties uzaicināt draugus ciemos, pavadīt lielisku vakaru ar lielisku maltīti, tad šī būs šī vieta. Un tad mēs nonākam dzīvojamā telpā, kas ir iekārtota ar
skaistu ādas dīvānu, atkal jau autentiskas, skaistas komodas. Katra ir pilnīgi citādāka, bet tajā pašā laikā viņas ļoti lieliski viena otru komplementē. Tagad iesim apskatīt terases zonu, kur pavarās vislabākais skats. Dodamies. Jūs uz to paskatāties. Kas var būt labāks par šo? Pilnīgs privātums, skats uz Zadaru, jums ir pašiem savs fantastisks dārzs. Un kas ir pats labākais? Šis dārzs neprasa daudz rūpes, jo tajā ir iestrādāta laistīšanas sistēma. Dosimies apskatīt villas otro stāvu. Visas kāpnes mājās ir izveidotas no akmens masas. Viņas ir viegli kopt un izskatās vienkārši lieliski. Un jau nākot augšā ap kāpnēm mūs sagaida autentiski skaista komoda. Un augšstāvā mums ir 3 guļamistabas un 3 vannas istabas. Dosimies apskatīt. Sāksim ar pirmo guļamistabu. Un atkal jau mēs ejam cauri fantastiskām durvīm. Un paskatieties uz šo skatu. Katru rītu mosties ar skatu uz jūru, kalniem un, protams, mūsu skaisto Zadaru. Visas mēbeles mājā ir darinātas no ļoti kvalitatīviem materiāliem. Tas ir koks pārsvarā, un jūs paskatāties uz šo. Kas par skaistu atradumu. Un jau atkal tik ļoti autentiski. Skaisti. Dosimies tālāk. Tagad mēs iesim apskatīt otro guļamistabu, kurai ir pievienota klāt vannas istaba. Un jau atkal fantastisks skats ārā pa logu. Paskaties. Un šī mums ir vannas istaba, kas ir savienota kopā ar guļamistabu. Mums ir skaista liela duša. Lieliski. Šeit ir izlietne ar spoguli, tualets pods un atkal jau fantastisks skats ārā pa logu. Dosimies tālāk uz trešo guļamistabu. Pa ceļam uz turieni es vēlos jums parādīt vēl tikai atsevišķu tualeti. Gadījumos, kad mums nevajag vannas istabu, mums vienmēr ir iespēja kur. Esam nonākuši pie trešās guļamistabas, kas ir mazāka, bet joprojām tikpat lieliska. 2 guļamu gulta ar vienkārši fantastisku, skaistu un atkal jau autentisku drēbju skapi. Šeit mums ir lielisks darba galds, kad mēs vēlamies vienkārši klusībā pastrādāt pie laptopa, parakstīt dienas grāmatu. Un arī šeit ir ļoti skaists skats uz mūsu iebraucamo ceļu, olīvu kokiem, zaļumiem dārzā. Skaisti. Un ejot iekšā vannas istabā, mēs uzreiz redzam 2 lielus dvieļu sildītājus. Šeit ir soliņi, mums ir šeit izlietnes zona kopā ar tualeti, spoguli, kur mēs varam pakarināt dvieļus, un kā arī fantastiska liela duša. Dodamies tālāk. Tagad mēs dosimies uz mājas trešo stāvu, kas ir zem zemes. Šeit mums bija mājas ieja, un tad šeit mums ir eja uz pagrabstāvu. Un jau atkal fantastisks darbs ar trepēm, akmeņu masa. Viss cauri šajā mājā, kas nodrošina, ka grīdas pavisam noteikti ilgs mūžību. Tad uzreiz, kā mēs ienākam pagrabstāvā, mums ir ļoti plaša, tikpat plaša kā visi pārējie stāvi, noliktavas zona. Šī var būt lieliska vieta, kur uzglabāt dzērienus, piemēram, kā vīnus, jo ir tumša vieta, ir perfekta temperatūra. Un dodoties tālāk, mums ir atkal jau noliktavas zona. Šeit mēs varam nolikt visādus instrumentus, saules krēslus, kad nāk ziemas sezona, lai viss ir saglabāts perfektā kondīcijā. Tad virzoties tālāk, mums ir saldētava, mums ir veļas mazgāšanas sistēmas. Un šeit mēs redzam sākumu mājas trubu sistēmām,
kas ir apsildes sistēmām, kondicionieru sistēmām. Šeit mēs varam arī redzēt, cik ļoti fantastisks ir trubu darbs. Viss ir nostrādāts līdz pēdējiem, viss ir kārtīgi. Un kas arī ir nemazāk svarīgi, mājas īpašnieki ir pārtautības cilvēki, un to mēs varam redzēt katrā mājas detaļā, jo viss ir nostrādāts līdz pēdējai vīlītei. Māja ir lieliskā kvalitātē, viss ir uzturēts perfektā kondīcijā, un turpinot mājas apskati, šeit mums ir vēl viena pieliekamā zona. Šeit mājas īpašnieki tur savus sporta aprīkojumu, kas, diemžēl, arī nav iekļauts cenā, bet jums ir atkal vieta, kur to visu uzglabāt. Un tagad mēs dosimies uz manu mīļāko daļu šajā villā. Dodamies. Tagad, kad esam uznākuši augšā no pagrabstāva, mēs atkal dodamies šajā skaistā skata virzienā. Un kā jau jūs noprotat, māja ir pirmajā līnijā pie ūdens. Un tagad es jums vēlos parādīt, kad jums arī ir iespēja nopērkot savu laivu tieši pie mājas durvīm. Ejam paskatīties. Uz turieni mēs ejam atkal cauri fantastiskajam dārzam. Un joprojām viss ir ieturēts Dalmācijas stilā ar baltajiem akmeņiem un skaisto flīžu darbu. Šeit jums ir pašiem sava privāta laivas novietne, kur var atkal skaistas kāpnes. Un šis viss var būt jūsu. Paskatieties. Un vienīgie cilvēki, kurus jūs šeit sastapsiet, būs tikai un vienīgi jūsu kaimiņi. Jo šī ir jūsu privātā zona līdz ar mājas robežu. Un ar šo mēs esam nonākuši video tūras galā. Ja jums ir jebkādi jautājumi, droši saucaties uz e-pastu norādītu zemāk. Neaizmirstiet arī abonēt kanālu, rakstīt komentārus, spiest laikus. Ja tu domā, ka šī var būt tava perfektā māja Horvātijā, nenokavē iespēju un raksti man. Es tev palīdzēšu nokārtot visas saistības, lai pēc iespējas drīzāk šis var būt tavs. Uz tikšanos!